Un pienācis laiks nākamajai lekcijai par tēmu pirts kā veselības atjaunošanas vieta tradīcijās un mūsdienās. Un šo tēmu mums stāstīs folkloras pētniece un etnoloģe, filoloģijas doktore Ieva Ančevska. Labdien! Varat mani dzirdēt, ja? Prieks jūs redzēt tik kopā šodien. Man būs ļoti jākoncentrējas, jo tā tēma man ir pārāk tuvu pie sirds, dziedināšanas tradīcija, tautas veselības uzturēšanas, atjaunošanas tradīcija pēc jau vairāk kā 15 gadus. Es mēģināšu koncentrēti. Pirts tradīcija ir ļoti sena, jo akmens laikmetu apmetnēs ir bijušas karsētavas, kurās izmantot akmens īpašību ilgi saglabāt karstumu. Par sviedrēšanās rituāliem, veselības uzlabošanai vēsta tradīciju apraksti no dažādām pasaules zemēm, no Sibīrijas, Skandināvijas, Īrijas, Ziemeļamerikas un tā tālāk. Liela daļa šo aprakstu ataino ļoti līdzīgas paražas. Un te jāmin ne tikai pirts izmantošana tīrības atgūšanas un dziedināšanas procesos, bet arī pirts kā tradicionāla dzemdību vieta. Pēc viņš man neklaus. Un arheoloģiskie atradumi liecina, ka jau agrā dzelzs laikmeta sākumā Latvijas iedzīvotājiem pastāvējušas noteiktas sanitāri higieniskās normas un bijušas pirtis. Pētot arheoloģiskos materiālus, medicīnas vēsturnieks, paleopatologs Vils Derums secinājis, ka senatnē dziedināšana notikusi pamatā pirtī. Un viņš arī min, ka tur ir darbojušās arī vecmātes, kas palīdzējušas dzemdībās. Tātad pirtī tika pieņemtas dzemdības, apkoptas brūces, ar laitīšanu un braucīšanu tika dziedētas kaulu sāpes, muskuļu un dzīslu sastiepumi, kā arī citas vainas. Kurzemes mācītājs Pauls Einhorns savā darbā Historia Letika vēsta par pirts izmantošanu veselības stiprināšanai 17. gadsimta vidū, kur viņš uzsver to, ka latviešiem ir bijusi laba veselība, nav daudz slimojuši, un norāda arī to, ka ir bijušas speciālas sievas, kas pirtī aizveduši slimos un tur pirtī palīdzējušas. Nelasīšu visu citātus, par paši izlasīt. Dziedināšanai un dzemdībām pirtī bija svarīgi, ka tur varēja nodrošināt šīm norisēm nepieciešamo antiseptisko vidu un apstākļus. Farmācijas zinātņu doktors Jānis Kupcis 30. gados pamatojas pirts vidas piemērotību ārstniecisko procedūru veikšanai, kur viņš uzsver šo dūmu lomu, jo dūmi satur daudz fenola ar stipri antiseptiskām īpašībām un uzlejot siltumu iegūšanai ūdeni uz karstiem akmeņiem. Šie karstie ūdens garāņi un fenoli sterilizēja pirts sienas, lāvu un visu iekšienu. Tad tā bija piemērota vida dziedinošu procedūru veikšanai. Pirts senatnē izmantot kā dziedināšanas vieta ne tikai tās praktisko iespēju dēļ, tīra vide, siltums, ūdens, bet arī ņemot vērā tās psihoemocionālo ietekmi uz cilvēku. Senajās tradīcijās pirts simbolizēja mātes klēpi, zemes mātes klēpi. Tur ir silts, mitrs un tumšs. Vienlaikus tā atgādina cilvēkam mātes klēpi, par kuru saglabājušās tālas un neapzinātas atmiņas. Cilvēks pirtī ir kails kā mātes miesās. Viņu ieskauj tvaigs un siltums. Viņš sajūta maigu lapus lotiņas pieskārienus. Viņu aplēj ar siltu ūdeni. Tas viss atgādina par ķermeniskajām sajūtām mātes klēpī. Tādējādi pirts cilvēku uzņem, silda un glabā, tāpat kā mātes klēpis sargā bērnu līdz tā piedzimšanai. Tā dod patvērumu, mierinājumu un pieņem mūs katru tādu, kāds esam, ar visām bailēm, skumjām un kaitēm. Pirts sniedz ķermenim nepieciešamo saskarsmi ar dabisku vidi,
dziedinošiem un sveitīgiem pieskārieniem. Tā ļauj atbrīvoties no ikdienā uzkrātā noguruma, stresa un kaitē, atgriežoties sākotnējā veseluma sajūtā. Un tieši šo psihoemocionālo apstākļu un iedarbības dēļ pirtī var ļoti labi strādāt arī mūsdienās ar dziedināšanas procedūrām, jo pirtī ieejot visai bieži atveras tieši tā mātes klēpju sajūta ir tā, kas palīdz atvērties senām traumām, dzimšanas un dzemdību traumām, bērnības traumām. Un tas nozīmē, ka arī pirtniekiem, kas strādā ar citiem pirtī, būtu jābūt ļoti uzmanīgiem un apzinātiem par šo. Un tāpēc es parasti aicinu tos, kuri strādā ar citiem, būt ļoti uzmanīgiem un apzināties, ko visu mēs varam atvērt pirtī ar šo īpašo atmosfēru. Veselības atgūšanai senatnē tika izmantot simboliski pārdzimšanas rituāli, uzskatot, ka pārdzimstot tiek atlaists skaidrs un cilvēks var atgriezties savā sākotnējā veselumā. Simboliska pārdzimšana notiek arī peršanās laikā pirtī. Nevelti pēc pirts apmeklējuma ļaudis parasti saka, jūtos kā no jauna piedzims. Tas šodien jau tik vairāk kārt atkārtots. Bet tas nav vienkārši teiciens, bet gan stāvokļa, sajūtas raksturojums, kas sapņojas pamatā jau ķermeniskās sajūtās un arī psihoemocionālās sajūtās. Bet tā ir arī sena sajūta, kas cilvēkiem bijusi pazīstama kopš seniem laikiem. Arhetipiska sajūta, kas mūs vieno ar kolektīvo zemapziņu un tur mītošo atmiņu par pārdzimšanas, pārradīšanas aktu, kas bija sakrālais rituāls, kur pārdzimstot mēs varam atgriezties savā sākotnējā veselumā. Un jauna piedzimšana ir sakrāls rituāls, un latvieši to ir pratuši novērtēt. Un nevelti, tāpēc arī šie ticējumi, kas uzsver, ka pirts ir svēta vieta, un galvenokārt tāpēc, ka sievas tur gāja radīt, jo radīšana ir svēts rituāls. Un tālāk arī jau minētie ticējumi par to, ka nedrīkst ļaunas domas domāt un ļaunu runāt un tam līdzīgi. Un šādi tie uzskati par pirti kā svētu lietu ir saglabājušies līdz cilvēku atmiņu stāstos līdz pat 20. gadsimta vidū. Ārstēšanās pirtī ikdienā notikusi gan neapzināti, veselībai labvēlīgā gaisotnē, ik nedēļu atslābinot un attīrot ķermeni, to izmasējot ar slodām izperot un stiprinot ķermeņa aizsardzības spējas, gan arī apzināti, veicot dažādas veselības stiprinošas un ārstnieciskas darbības, un par to vēsta daudz dažādas vēstures liecības. Viena daļa no šīm liecībām nāk no baltvācu pierakstiem. Šeit ir pieraksts, ko fiksējas vēsturnieks Augusts Vilkāms Hūpelis 18. gadsimtā. Viņš raksturo pirti kā tolaik ierastāko līdzekli slimību ārstēšanai, ko Libānijas iedzīvotāji arī veseli būdami vismaz reizi nedēļā izmanto tīrības atjaunošanai un veselības stiprināšanai. Viņš uzsver, ka vietējo mīlot pirtis un regulāri tajās karsējoties. Un beigās redzam arī šo teikumu, ka šādi regulāri ejot pirtīs un stiprinot savu veselību, daudz sasniedz sirds vecumu. Pirtī ārstējās gan ar augu palīdzību, izmantojot augu novārījumus, liekot tos uz pirts akmeņiem vai mazgājumā ūdenī, gan sienot slotās, gan ar dažādām citām ārstnieciskām darbībām. Un tur ir ļoti daudz folkloras pierakstu par to, kā pirtī gāja ārstēt dažādas vainas. Un jā, tāda teksta, kā vispārējais ārstēšanās veids, ir bijis parastais pirtī sutināšanās. Ar tā palīdzību esot ārstētas visas slimības. Un tālāk jau precīzāks uzskaitījums, kādas visdažādākās kaitas senatnē ir ārstētas pirtī. Tātad
tad jā, pirts ir ģimenes vieta, kur iet ik nedēļu nostiprināt, uzturēt savu veselību, stiprināt savu imunitāti, attīrīties, bet pirts mūsu tautas tradīcijā ir bijusi arī dziedināšanas vieta, un arī tas mums ir jāatcerās. Pirtī tika lietotas dažādas dziedināšanas metodas un līdzekļi. Tur izmantot arī seni masāžas paņēmieni. Visbiežāk minēta ir braucīšana un laitīšana, kas parasti lietot tieši pirtī, jo tur bija pieejama lāva, kur noguldīt slimnieku. Tur bija siltums un tvaiks, kas palīdzēja ķermenim atslābināties un ļauties ārstēšanas procesam. Un viens no pirmajiem latviešu ārstniecības tradīcijas pētniekiem, Jēkabs Augstis ārsts, jau 30. gados uzsver šīs latviešu tradīcijas nozīmi un arī precizē no savu mediķu viedokļa, ko visu kādreiz cilvēki dziedināja pirtī un ka arī masāža latviešiem ir bijusi pazīstama. Un masāžai līdzīgās darbības bijuši ļoti daudz. Esmu tās uzskaitījusi grāmatā, kam interesē var papētīt grāmatā latviešu dziedināšanas tradīciju. Šeit ir tikai pāris no tiem. Piemēram, braucīšana. Vārda braucīt nozīme saistīta ar vārdu bers, jo par braucīšanu dēvēt masāžu, ko veic ar berzējošām virzošām kustībām, kā tas norādīts šajā tradīcijas aprakstā. Vēl precīzāk šo noris aprakstījis ārsts Jēkabs Augstis, jau minētais, skaidrojot, ka braucīšana izmantota pie pārraušanās un pārcelšanās vainām. Braucīšana un krūziņu likšana izdara tam dēļ, ka saraustījumi tiekot atkal savilkti kopā un tādējādi nelaimi izvilkt ārā. Braucīšana ir līdzīga mūsdienu masāžas paņēmienam berzēšanai, kas ir viens no klasiskās masāžas paņēmieniem. Vēl kāds no tautas tradīcijām minētiem masāžas veidiem ir laitīšana, arī vārds laitīt nozīmē masēt, slidināt, glaudot, masēt. Un liecības par šo masēšanas veidu atrodams gan tautas dziesmās, gan ticējumos. Un laitīts, kā tāda pieraksti, laitīts nenāk mācēja gan arī katra vecāka sieviņa. Un ar laitīšanu lūkoja dziedēt dažādas kroniskas kaitas. Kaulu sāpes, jeb reimatismu, stīvas locekļus, nespēka pat triedu. Ar laitīšanu dziedētas no pārpūles un liela smaguma celšanas radušās kaitas, kas lauku darbos varēja gadīties visai bieži. Un tādās reizēs tad palīgā aicināja laitītājus, kurus bija specializējušās šādās vainās un zināja, kas un kādā veidā darāms. Un ieklausoties šajos vārdos braucīt un laitīt, uzreiz mēs varbūt nevaram noteikt atšķirību, ar ko viens masēšanas veids atšķirs no otra, taču papētot šo vārdu semantisku attīstību, kļūst skaidrs, ka braucīšana bijusi stingrāka, fiziski spēcīgākas iedarbības masāža, savukārt laitīšana vieglāka veikta ar glāzdošām kustībām. Tā. Vēl tāds interesanta piezīme. Jūs te redzat bildi ar akmeņiem, kā mūsdienu spā centros varētu redzēt, bet mums ir arī piemērs tradīcijā, ka pirtī tiks izmantots kāds īpašs masāžas veids, sasildot nelielus akmeņus vai olīšus un masējot ar tiem slimās ķermeņa zonas. Šo seno masāžas veidu sauc par penkāšanu. Un tā kā tās dāmas, kuras spā salonos liek siltus akmeņus un masē ar tiem, ziniet, īstais nosaukums jums ir penkātājs. Tā, un viņu amata rīki esot bijušas apaļas oliņas, kas nosauktas par jūras oliņām. Tāda termo un kontrastu procedūras, dziedinošās pirts procedūras mūsdienās kļūst arvien populārākas, jo pirts palīdz atslābināties, atbrīvoties no saspringuma, atslēgties no ikdienas spriedzes, un tāpēc tā joprojām kalpo kā veselības stiprināšanas vieta. Un par īpaši veselīgām šodien uzskata temperatūras kontrasta procedūras. Tāda, kas mūsu pirtī ir bijusi aleži ierasta parādība. Bet, lai labāk izprastu šo procedūru ietekmi uz cilvēku organismu, pasaulē tiek veikti daudz dažādu pētījumu.
Pēc no tiem ir karstuma ietekme uz cilvēku organismu, kas dziļāk pētīta Kolorādo Universitātē ASV, Kristoforu Lauriju vadībā. Tur pētnieku grupa analizējusi karstumu un augstumu procedūru ietekmi uz cilvēku psiholoģisko stāvokli. Un izšķiroša loma šeit ir serotonīnam, tā sauktajam laimes hormonam, kas kontrolē ne tikai miegu, izsalkumu un ķermeņa temperatūru, bet arī noskaņojumu. Jo šī laimes hormona smadzenēs nepietiek, mēs jūtamies smagi nospiest, bet ja tā ir pārāk daudz eiforiski. Un zinātnieki ir atklājuši, ka ķermenim sakarstot, rodas uzmudrinošs efekts, jo uz pieres daigu aizceļo liels daudzums laimes hormonu. Tādējādi pētījumi izskaidro labsajūtu, kas rodas pirts rituāla laikā. Un mūsdienās ir aktuāli apzināties, ka stresa nomāktiem un ar depresiju sirgstošiem cilvēkiem var ļoti labi palīdzēt ar termo un kontrastu procedūrām. Latviešu tradīcija rāda, ka kontrastu procedūras bija neatņemama pirts norises daļa, ko apraksta arī jau vācu ārsts Roziņš Lintelis 17. gadsimta beigās. Un ārstēšana ar termoprocedūrām turpinās arī mūsdienās, tiek izmantotas sildīšanas, karsēšanas, dažādas viedrēšanas paņēmieni, kas tiek izmantoti profilaksē dažādos veselības un spā centros, arī ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs. Un, protams, pirtī. Nākamā ir ļoti plaša tēma. Jūs dodiet man ziņu, ka tuvojas laiks. Par augu izmantojumu pirtī, es domāju, daudz šeit klātesošie par to varētu pastāstīt daudz vairāk nekā es. Es tikai pieminēšu, ka latviešu dziedināšanas un arī pirts tradīcijā augi un augu lietojums ir īpaši nozīmīgi. Vēl šodien latviešu pirts atšķiras no kaimiņu tautu tradīcijām tieši ar bagātīgu augu lietojumu. Taču ir zināšanas, kas ir kopīgas daudz dažādu tautu tradīcijās. Piemēram, par bērzu. Arheoloģiskie izrakumi rāda, ka bērzi zari bijuši jau akmens laikmetu pirts inventārs un lietoti gluži tāpat kā mūsdienu pirtī. Starp citu, arī arheoloģiskos izrakumos Dalas pilskalnā dziednieku namiņā ir atrasts pirts bērzu slotes paliekas. Sakarsēta ķermeņa pēršana ar bērzu zariem jau tolaik atzīta par dziedinošu un attīrošu. Piemēram, indiāņu un augšezari, lai tīrītu plaušas un ādu, savu pirts ceremoniju laikā ne tikai izmantoja bērzu slotes, bet lika uz sakarsētiem akmeņiem arī bērzu mizu, kas satura ēteriskas eļas. Dažādu tautu uztverē senāk bērzs bija saistīts ar gaismu, uguni un tīrību, tādēļ gan ķermeņa, gan mājas tīrīšanā izmantoja tieši bērzu slotes. Bērzu slotu pirts rituālos izmantoja kā galveno, jo bērzu dziedinošās īpašības bija izsenas novērtētas. Un latviešu tautas medicīnā izmantoja arī bērzu pumpurus, lapas un mizu. Folkloras materiālos atrodami pieredzes stāsti rāda, ka teicējiem ir bijušas plašas zināšanas par ārstniecības augiem, par to izmantošanu pirtī, kā arī par dažādu slotu īpašībām. Un nākamais tāds neliels ieskats, kā tad meklēt šīs zināšanas par ārstniecības augiem. Viena liela daļa zināšana par savvaļas ārstniecības augu vākšanu mums ir nodota ģimenēs, un arī tā ir īpaša ģimenes tradīcija. Arī es tādā veidā iegūtu zināšanas par ārstniecības augiem savā ģimenē, no vecmāmiņas, mammas, un turpināju savā dzīvē un nodevu savām meitām. Bet vienu daļu zināšanu vēstis par augu īpašībām var atrast arī tautas dziesmās. Pirmā tautas dziesma varētu šķist tāda vienkārši ar metaforisku nozīmi, bet paskatoties dziļāk, mēs redzam, tā ir mīļa Māra sieviņām, tātad tā ir pirts, konkrēti jau radību pirts, un Māra ir iedevusi trīs laipas, liepu, ievu un apenīša, un paskatoties precīzāk par šo nozīmi, mēs redzam, ka gan liepa ir svarīga radību pirtī, jo liepziedus lieto ādas un ļotādas iekaisumu dziedēšanai, lapas un
pumpuru kompreses, pret mastītu, jeb grūts ciet ar iegaisu, kas ir ļoti būtiski tieši radīt pirtī, dzemdībā pirtī. Nākamais arī par ievām, kurš šobrīd skaisti zied, ievu ziedu uzlējumu senāk izmantoja brūču skalošanai, lietoja ne tikai ziedus, arī ievu lapus, augļu un sulu bija darīja dziedināšanai. Un šajā gadījumā, šai situācijā būtiski, ka tos mēdz izmantot arī ginekoloģiskajiem skalojumiem un brūču dziedēšanai, jo šī droga iedarbojas savalkoši un stabilizē asinsvadu siemiņus. Savukārt aptiņas, alaži ir piesaukts kā viegluma devējs, un vēl aptiņu drogai ir šī jau kā mūsdienās izpētīts nomierinošu pretstāvju un pretiekaisumu iedarbību. Un tad mēs redzam, ka arī aptiņiem, dodot šo nomierinošo efektu, ir liela nozīme tieši radību pirtī. Saprotu, ka laiks tuvojas beigām, ātri pārskriesim tam, ko es vēl varētu pateikt, bet vairs nepaspējuši, tad tiek izmantot daudz dažādi dziedinošie līdzekļi, gan senatnē, gan arī mūsdienās, un ir atrastas liecības gan par dūņu izmantojumu tautas tradīcijā, ko gan varbūt nevienmēr nesauca par dūņām, bet sauc arī par mitru zemi, un farmakologs Eduards Rencis 30. gados norāda, ka mitra zeme un dūņas bijuši tautai parasti zāļošanas līdzekļi. Arī mals, mums vairāk minēts laikam kā zilais māls, bet arī māls ir ticis izmantots dziedināšanai, māla maisījumi, māla tika izmantot gan aplikācijām, gan vannām un tam līdzīgi pārsvarā dermatoloģiskas slimību gadījumos. Un man tāda mīļa sadaļa dzintars veselības uzturēšanā, dziedināšanā. Kāds varbūt saka, jā, tas ir mūsdienās iemests pirtī, tā nebūtu nav. Dzintars ir ļoti sens dziedināšanas līdzeklis. Un ja viss sens tiks izmantots kā antibakteriāls līdzeklis, tā dziedinošās īpašības aprakstīts jau sengrieķu ārsta Hipokrata un romiešu zinātnieku Plīnija vecākā darbos, un viduslaikos dažādu sērgu laikā pilsētās tika kvēpināts dzintars, uzticoties tām maģiskajām aizsargspējām un paļaujoties uz tām profilaktisko iedarbību. Un tad ir kāds hronista pieraksts, Kronists vārdā Mateus Pretorijs, kas 1680. gadā ir rakstījis, ka mēra laikā ne Dancigā, Daņskā, ne Mēbelē, Klaipēdā, ne Kēnigsbergā, ka Ļiņingradā, ne Libavā, Liepājā, nesot nomirs neviens dzintara apstrādātājs. Jā, mēra laikā. Tas jau norāda kaut ko par dzintara īpašībām, un iespējams šis fakts un tam līdzīgi fakti vēsturē ir tautā devuši pārliecību par dzintara aizsargspējām. Un mēs zinām, ka mūsdienās ir izpētīts, ka tā galvenā dzintara dziedinošā substance, tas ir sukcinīts, ja dzintarskābe, par to arī varētu vairāk runāt, bet tautas medicīnā dzintaru tātad sasmalcināja un lietoja pulvera veidā, kā arī dedzināja, lai iegūtu dziedinošos dūmus, kas palīdzējuši par dažādām vainām, visbiežāk izmantots ausu zobu sāpēm un tā tālāk. Bet ir arī pieraksti, ka dzintara, jeb zītara dūmi ir visur pazīstams dziedināms līdzeklis. Un arī uzskats par to, ka dzintars palīdz brūču dziedēšanai un tā tālāk un tā joprojām. Ir ļoti daudz iespēju vēl par šo parunāt, bet, ja jūs tas interesē vairāk, tas viss ir grāmatā. Paldies par uzmanību. Jautājumi? Ievai. Jautājumi droši vien būs diskusijā un pēc tam, jo tad mēs laiku nekontrolēsim, runāsim no sirds un par visu. Ieva, es tev gribu teikt lielu paldies, jo tavs sirds darbs, kas šobrīd arī uz mani naktiskapīšu stāv, ir tas, kas palīdzēja pēc tradīcijām nonākt tieši tur, kur mēs redzam. Mēģināt, latviešu dziedināšanās tradīcija, kurā tā skaitā liela daļa ir pirts, un mēs ejam roku rokā un viens otru papildinam, un tavs darbiņš, kas ir noticis, nezinu, cik gadus tu strādā pie tās grāmatas, kādas, tik vien 15, jā.
Tas tāds zelta kalns, es teiktu, mums šobrīd latviešiem un arī man personīgi, kur ielūkoties tad, kad vajag kādu padomu. Tev paldies par to padomu, kas mums katram ir uz naktas skapījuši. Paldies par tavu darbu un sirdi, ko tu tur ieliki, jo tas ir jūtams līdz katrai ielītei. Paldies! Paldies! Un tad tika sākumā runāts par pašapziņu. Es arī apzinos, ka šobrīd publiskā telpa ir pilna ar daudz dažādiem piedāvājumiem. Tāpēc pētot tēmu, es to nesaucu par dziedniecību, vai kaut ko sauc par dziedināšanas tradīciju. Tā ir pārmantotā tradīcija, tā ir tā, kas tika nodota ģimenēs, tāpat kā manā ģimenē, un to lauku pētījumos es neintervēju nevienu tādu cilvēku, kas sevi sauc par dziednieku, es intervēju tos, kur ģimenē ir saņēmuši šīs zināšanas un nodevuši tālāk. Tas man bija svarīgi, bet kas vēl ir ļoti svarīgi, jā, ir svarīgi, ka mēs saglabājam to seno, to īsto, ka mēs to pārāk nesamaisam kopā ar visu, ko no pasaules, jo mana pieredze tagad bieži esot kā lektorai vāciskajā kultūra telpā, ir tāda, ka viņus ļoti interesē šī mūsu tradīcija. Pirts un dziedināšanas tradīcija, jo šīm jomām ir renesanse, tajās zemēs, kuras ir diezgan daudz no tās pazaudējušas. Un man liekas ļoti svarīgi, lai mēs to nepazaudētu un lai mēs to pēc iespējas tīrā veidā nodotu tālāk nākamajām paudzēm, jo var iztikt bez tiem dīvainajiem skrubģiem. Mums tiešām pļavās un laukos aug fantastiski augi. Mūsos vēl ir zināšanas, kā tos izmantot, un mūsu uzdevums ir šīs zināšanas un šo tradīciju nodot tālāk. Paldies jums! Jautājums parādījās. Jā. Tad, kad es izrunājos. Es skaļi runāju, esat pedagogs un es ierakstām. Mans jautājums ir tāds, ka šīs tradicionālās metodes, sākniecības, dziedniecības metodes, kas ir ko Ieva ir aprakstījusi savā grāmatā, cik viņas ir šodien attīstītas tālāk pētniecībā? Šodienas fizioloģijā, refleksoloģijā, bioķīmijā un vispārējās. Šis strādā. Es iebildu, Es arī varētu pēc. Tad labi. Es nepateikšu, jo es nestrādāju medicīnas jomā. Mans pētījums vispār bija starp nozari, tas uzspridzināja galvas vienai daļai universitātes profesoru, tad, kad es pieteicu šo tēmu, jo mūsos iekšā ļoti ilgus gadus vēl bija tas senais aizliegums, ka šī tēma vispār nav pētām zinātnē un tā tālāk, labi, es to izdarīju. Bet es nepateikšu precīzi, kā tas tiek tālāk pētīts. Es tiešām biju starp nozarē. Es meklēju jaunos zinātņu pētījumus, lai izskaidrotu pati sev, kā strādā dziedināšanas tradīcija. Man tas bija svarīgi manam prātam saprast. Un es, tā kā es zinu 5 svešvalodas, es meklēju ļoti daudz ārzemju pētījumos. Kas notiek Latvijā, es nevaru īsti pateikt, varbūt Inga Sīle labāk zina, kas notiek šajā jomā Latvijā. Jā. Bet nav man par to konkrētāku ziņu. Es varbūt varu papildināt, Ieva pētījis kā folkloru, ja? Un tad mēs varam runāt arī plaši gan par sportu, gan par fizioterapēti, par medicīnu un tādām izpausmēm, bet šodienas tēma ir folkloru un tradīcija un kāds jauns vārds. Etnoloģija nav jauns vārds, tas ir starptautisks apzīmējums tiem, kas pēta tradīciju salīdzinošā aspektā. Tad es arī neesmu tīri folkloras pētniece, bet es tiešām pētu tradīciju salīdzinošā aspektā, gan salīdzinot ar citu tautu tradīcijām, gan kā starpnozari salīdzinot ar citām zinātņu nozarēm. Jā, paldies!